Sestdien 8 Alūksnes pilsētas un novada dārzos bija gan karsti tiešā, gan pārnestā nozīmē, jo puķu draugi ieradās gan organizatoru sarūpētajos autobusos, gan ar savu transportu. Savulaik gluži nejauši aizsācies, puķu draugu sajiets kļūst par vērienīgāko dārzkopības entuziastu notikumu Latvijā, un katru reizi dārzi tiek skatīti kādā citā novadā. Tas viss sākās vai ne no vienas skolotājas Vīcā. Līdz novadā. Un aizgāja uz priekšu. Un man ir ļoti liels prieks, ka mēs jau latvieši esam puķu mīļotāji. Ja? Jo mums tas teiciens bija, ja puķis krāšņi zied, dzīve veiksies. Tai puķei dārzā vispirms ir jābūt, lai tā dzīve veiktos. To, ka puķu draugu sajiets pulcē arvien vairāk interesentu no visas Latvijas, apliecināja arī tas, ka Jaunalūksnes pagasta Stāķu plašā sēta brīžam kļuva vai par šauru, kad te piestāja daudzie autobusi. Vispār jūsu sētā tik daudz cilvēki ir bijuši? Nē, nav bijuši. Kā parakstījāties? Neatminos, ka tāds... Bet kā parakstījāties uz to ideju rādīt to sētu arī citiem? Pašam it kā bija tāda doma, ka piekrist, bet arī cilvēki tā kā prasīja, un mēs tā kā piedalījāmies pagājuši gadu tajā konkursā, sako prādi lepojas. Cik laika te jums, piemēram, aiziet? Viss mūsu brīvais laiks. Bet, ja patīk, tad arī īstenībā, tad arī redzi rezultātu, tad arī izdodas. Tas nav tā, ka tagad ir tas jādara. Mēs jūtam, ka tas ir jādara, mēs to darām, mums tas patīk. Patīk gan darīt, gan patīk arī rezultāti. Savukārt alūksniešu Dambju ģimenes dārzs pierāda, ka arī pilsētā un ne tik lielā teritorijā var izveidot ziedošu oāzi pretim daudz dzīvokļu mājām. Kārkļi auga, visa pļaviņa bija kārkļiem. Pat bija tā, kad šitā Kaukāza plūme auga pa logu iekšā. Te mājās sen nebija nevienas dzīvojies jau. Īpašums bija nolaists. 10. gadā ievācamies uz dzīvošanu iekšā, un apakšas stāvs nebija pabeigts. Tad tajā 10. gadā tika tūjas stādītas, pirmie tā kā augi. Un tad priekšā arī veidojām tās dobes, kuras tagad ir jau saaugušas lielas. Bet dārzs, lai arī prasa lielu darbu un ieguldījums, jau vispirms ir pašu priekam. Oi, tas ir gandarījums no rīta vai arī no maiņas, kad es no nakts maiņām atnāku no rīta, un es vēl nemaz iekšā, pirmais ir soma plecā, es apjožu visu savu dārzu, es apskatos, kas ir atvēries, kas ir tas. Tas ir liels baudījums, tas ir, protams, ka milzīgs darbs, bet tas ir ļoti liels gandarījums par paveikto. Prieks gan par to, ka kaut kas sāk ziedēt un augt. Un skaties, vakar vēl nebija atvēries, šodien jau viņš jau varas vaļā. Pavasari nevar sagaidīt, ka pirksti jau nies kaut kur vajadzētu iebāzt viņu uz zemē. Saimniekiem, kur bija piekrituši rādīt puķu draugiem savus dārzus, nācās jau arī būt gidu lomā, stāstīt un atbildēt uz neskaitāmajiem jautājumiem, jo puķu draugu sajiets nu reiz ir tā reize, kad arī sev kādu ideju noskatīt. Ir ideja noskatīta, jā. Ir idejas noskatītas, kā vajag sabalansēt augus, lai vienmēr ziedētu. Gan šajā katrā sētā ir kaut kas. Katrā sētā ir ko pašpikot. Mēs taču ne visu zinām, ne visu varam, un tāpēc idejas rodas tur, kur mēs braucām. Tāpēc mēs meklējam, skatāmies. Varbūt tas nenozīmē, ka mēs nošpikosim, nevar jau uztaisīt tā, kā citam ir ideāli. Bet mēs uztaisam kaut ko savu, bet ideja ir paņemta. Lai apskatītu visus Alūksnes novada piedāvātos dārzus, puķu draugiem sanāca pat visai kārtīga un gara darba diena, bet ko skatīt jau bija arī pašā Alūksnē, jo pilsētas centra parkā pie Jaunās pils bija aplūkojami floristu plenēra laikā tapušie vidas objekti. Bet savukārt jaunlaicens muišu parkā varēja iepazīt, kas tad ir malēnieši un apskatīt nevien maisus, ar kuriem savulaik gaismu nest istabā, bet arī floristikas darbus, kas arī simbolizējot malēniešu ieradumus. Tā ir neatņemama malēniešu dzīves sastāvdaļa, jo jaunlaicenes muižā jau kopš senseniem laikiem ir braukuši ar bulli. Mēs to mēģinām izstāstīt citiem ratos, jūguši un braukuši, lai bullis būtu rāms un nedarītu blēņas. Tāpat arī Latvijas laikā turpināja zemnieki šo tradīciju. Tas, kurš turēja priekš puspagasta bulli, brauc ar šo bulli uz pienotavu pienu veda un tā tālāk. Jaunlaicenei šobrīd gan ar stāstījumu muzejā ekskursantiem, gan ar pašu vietējo cilvēku entuziasmu tiek rosināts atdzīvināt malēniešu valodu un, kā saka paši malēnieši, celt savu pašapziņu. Bet runājot par puķu draugu redzēto un vērtēto Alūksnes pusē, tad malēniešiem tik tiešām ir ko citiem rādīt.
Es jau Alūksnē esmu bijusi vairāk kārt, bet ne tādā izbraucienā kā šodien. Un man vienmēr ir teikuši, uz Alūksni jābrauc ekskursijā, ļoti skaista pilsēta. Un tikko runājam, ka tiešām mēs nebijām iedziļinājušies, cik tā Alūksne ir skaista, vai cik daudz skaista vietu. Malači, jā, mums tāds prieks šodien ir liels. Alūksnes novadā šai vasarai izraudzīts moto Sirds uzzied Alūksnē, jo pilsēta atzīmē savu 95. jubileju, un ziedoša Alūksne būs arī savos pilsētas svētkos, kas jau pavisam drīz jūlija nogalē.